Nē, nu, ja tur galīgi, tu tur sāks rupi lamāties, tad mēs izgriezīsim ārā. Jā, varbūt. Tā kā, lai nav tā kā toreiz. Sarunāts, es mēģināšu. Nu ko, pirmās 3 minūtes jau ir nofilmēts? Jā. Čau visiem! Čau. Kazu bars. Pilnā sastāvā. 10. podcasts. Un pie mums šodien ir fantastisks ciemiņš no Jelgavas novada, no Ziedkalnes. Brūveru klētas saimniece Elita. Jā, sveiki. Ovācijas. Beidzot kāds viesunama saimnieks. Jā, un šo te viesunama saimnieku šodien izpratinās Elvis un Reinis. Elvis un Reinis, jā. 2 vienkārši lauku vīri. Ne no Ziedkalnes, bet tepatās, jā, arī no Jelgavas puses. Vietējie, nu tad šodien droši vien, ka tā tēma būs par un ap viesunam, par ballīti, par gulēšanu kāzās. Par salauztajiem galdiem. Jā. Nu kāzās mazāk guļ. Mazāk lauž galds, es domāju. Labi, jā. Elita, nu pastāsti varbūt pāris vārdos par Brūveru klēti. Kas tā par vietu un kāpēc cilvēkiem vajadzētu braukt varbūt uz turienu un baudīt to, kas tur ir jābauda? Nu, Brūveru klēts īstenībā ir pavisam jauns viesnams ar neesamu baigo pieredzi, bet tomēr mums ir ko pastāstīt arī no savas puses. Tad Brūveri ir, principā tas nav stāsts tikai par viesunamu, tas ir stāsts par arī par dzimtas īpašumu atzimšanu, un tas ir tas veids, kā mēs viņu tā kā šo stāstu turpinam. Jo tas ir vēsturisks ēka, vēsturisks stallis, pārveidots par deju zāli, par svinību zāli. Un tad šo ceļu mēs arī ejam. Un tad, kas ar ko ir īpaši Brūveru klēts? Nu, tas mūsu, tas, ar ko mūs atšķir un ierauga, tā ir tā mūsu zāle un tas milzīgais lielais loks. Jā. Jā, nu tas ir noteikti, tā ir mūsu vizītkarte. Tas ir tas, kas liek varbūt arī pāriem no Valmieras braukt pie mums precēties, kas jo liekas arī tai pusē daudz skaistu viesnami. Kur arī kāzu bārs bija? Jā, kur arī kāzu, jā, bet tās nav vienīgie viesi mums no tās puses. Tā kā es domāju, ka mēs maziem solīšiem ejam uz priekšu un tā kā sev ar vien vairāk iepazīstinam. Es šķiet, ka neesmu bijis tur personīgi, bet Reinis visu laiku reklamē. Paldies. Jā, tā Sirsniņā ir iekritusi vieta. Pirmkārt jau mums kā kāzu bāram tas ir tuvu, ērti un forši saimnieki. Skaista lokācija un jā, nu tiešām tur sanāk gan skaistas bildes, gan līdz ar to arī foršas emocijas no pāriem. Mēs arī tevi iesakam. Arī mums no mūsu puses ir tā ļoti labā sadarbība. Tāpēc roku mazgā. Jā. Pastāst varbūt, ko jūs piedāvājat? Kas ir Brūveru klēts? Nu, Brūveru klēts tas ir zāle pirmām kārtām. Tas ir zāle, kas ir 60 viesiem paredzēta. Tas ir tas viesis, ko mēs varam uzņemt. Tas ir gan arī izguldīšana. Izguldīšana dotajā brīdī mums ir zvanu teltīs, jeb glampings, bet ar gultām, ar madračiem, ar visu iekārtojumu. Tā kā tas mēs ar tā kā mēģinam to, lai tas maksimāli komfortabli būtu. Bet mēs attīstamies un mēs ejam uz to, ka nākotnē mums būs arī numuriņi. Mhm. Jau kaut kāda numuriņa ir vai viss vēl ir tapšanas procesā? Vēl tapšanas procesā, jā. 24. gada kāzu sezonā vēl nebūs? Nē. Okay, tad tas ir. Nu, tad, kad mēs taisīsim nākošo podkāstu 25. gadā, tad pavisam noteikti jau būs 17 labi iekārtot numuriņi. Jā, bet tas ir tāds, mūsu iesmā, teikšu godīgi, kaut kādā 95% tas ir kāzas. Jā, dotajā brīdī daudz mazāk ir kaut kādi citi pasākumi. Un mūsu tas, kad mēs esam rezervēti gadu uz priekšu, mēs vīrsmējamies, ka mēs saņemam jau stipri iepriekš visus maksājumus, un tad tā vasara, kas ir, tad mēs pa velti strādājam. Vasarā sanāk, jā. Jā, kad viss ir. Un tāpēc, kad mums tā rezervācija ir jau stipri uz priekšu, un tāpēc, tagad tas arī... Tas no viens puses ļoti forši, jo jūs varat rēķināties, jūs jau 100% zinat, nebūs tāda mirkļa, ka pārdomās atteiksies un jā, tas tāda forša praksa. Jo, piemēram, tu saki par 24. gadu, 24. gads tajā brīdī praktiski jau ir pilns. Tur. Arī darba dienās, ja gribās. Jā, daudz darba. Ir brīvs, bet ir kāds, kas ir no svētdienas uz pirmdienu.
Vispār tāda jauna tendence, kā jums ir ar šādām netradicionālām dienām, kas nav piekdienas, sestdienas? Ir pilns tiešām tā, kad, un arī viens no pirmajām rezervācijām bija ceturtdienas, piekdienas, trešdienas, ceturtdienas. Kā likās, ka pirmais aizpildās brīvdienas, un tad nāk darbdienas. Nē, tagad. Un arī tu nevari prognozēt, ir parasti, līdz cik mums ir bijuši, kad jūlijas, augusts ir pirmais norezervējās, tagad jūnijas, augusts. Tagad, ja brīvākās dienas, mums ir jūlijā, kas ir tāds netipiski, kā ir līdz šim bijis. Tas ir kaut kas jauns, tendences pamainās. Katram, viņas kaut kā nedaudz pielāgojušās. Mums ar katru gadu, man liekas, citādāk tie mēneši veidojās. Jā. Pie jums var balēties līdz rīta gaiļiem, vai ir kaut kāds brīdis, kad ir jābeidz, klusumam jābūt? Nē, mēs tā neierobežojam. Ir tas laiks, attiecīgi, kas ir tā diennakts, tad no tiem pulkstenis vai no 2 vai no 4, skatoties, kāda mums tā iepriekšējā noslodze. Un tad līdz nākamās dienas ir no 12, 1, tad ir tā izrakstīšanās. Tas ir tas laiks. Un mēs mēģinam arī nepārklāt tos pasākums, ka mums vienā dienā ienāk un iziet un ienāk. Bet tas ir skatoties, kā tās dienas rezervē. Bet jebkurā gadījumā mēs nemēģinam tajā nedēļā. Konvejeri nepiekopjat, jā? Dotajā brīdī nē. 12 izslauka ārā un nākamos vēl iekšā. Īstenībā ļoti daudz viesnam tāda ir, ka tu jūti vēl to iepriekšējā pasākuma smaciņu. Jā. Redz, te arī tas kā tās rezervācijas ir, bet dotajā brīdī mēs uz to neejam, tāpēc, lai varētu. Tad mēs arī ļaujam te iepriekšējā dienā atbraukt dekorēt, un, ja to var, ja nav pasākums. Mēs tā mēģinam neforsēt, lai arī mēs paši arī to spētu, to kvalitāti nodrošināt. Ko paši jūs piedāvājat? Tikai telpas vai arī vēl kaut ko jūs ēdināt, dekorējat? Nē, mēs esam tas viesnams, kad tikai piedāvājam telpas un izguldīšanu, dekorēšana, ēdināšana, badīšana, dzeršana. To var paralēli. Bet tas mums ir ārpakalpojumi, un mēs arī neierobežojam uz kaut kādiem konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem. Ir, piemēram, kā tu, mēs iesakam, mēs iedodam sarakstu, bet mums nav nekas pretī nāk ar savu attiecīgi. Tas ir tāda elastība. Vienkārši mēs varam pateikt, ar kuriem ir bijuši forša sadarbība, kuriem ir pieredze, un ka tur kāzniekiem nebūs jāklausās, mums nav tas, mums nav 3., 4., kas man liekas, kad nebūtu tāds. Bet kāznieki, mums ir viens, ko mēs iesakam, ir piemēram, ko tieši kāznieki mums atveda. Jā. Tā. Okay. Vai par to ir kaut kādas, korķa nauda saucamā, vai tas viss ir vienkārši viņi ir savu ēku samaksājuši? Jā, mēs paprasām par īris un pārējais attiecīgi. Mums ir kaut kāds papildus lietas, par ko, piemēram, apsildi vēlās gāzes sildītājs. Kaut tas ir tāds, bet tas ir viss atrunāts. Ne par kaut kādām tur korķa naudām, par mūsu, par kaut kādu mūsu alkoholu, kad jāņem. Nē, tas mums nav. Jo es esmu pamanījis vēl vienu tādu tendenci, šogad neņemat vērā labāk. Ir viesinām, kuri ir savus bārletes, pieņemsim, sagatavojuši. Jā. Un jauniem pārim piedāvā izīrēt viņu bārleti, kaut gan viņi tur ir uz vietas stacionāri vai arī pārvietojami, bet it kā inventārs. Bet nav iekļauts cenā. Tādas papildus lietas. Jā, jūs noieriet viesinam, bet par galdiem atsevišķi. Jā, es arī šo esmu dzirdējis, un tas man tā liekas dīvaini. Tu izīrēji viesību zāli, kur svinēs, un ne mums nav galda, ne mums nav krēsla. Jo mums pat ir viesi, kas ir bijuši tagad citādi, vai var paņemt mūsu galdus vai mūsu krēslus kaut kāds. Un es ka nē, ka tas ir mūsu inventārs, un mums ir bet ir, jo tas... Man liekas, tā dīvaini, tu tā izīrē zāli, svinības, bet nav. Tas tāpatās kā iedot īrēt istabiņu. Jūs gribēsiet gulēt? Pa gultu piemaks. Pa gultu vēl 30 eiro. Jā. Un pa gultu mums sadarbības partneris atvedīs. Tāpēc mēs ejam to, kad, lai maksimāli atvieglotu, mums ir galdi, mums ir krēsli. Ja viesi vēlas citus galdus, vai, galdus, vai viņš ir kantains, vai viņš ir apaļš, bet ja viņi vēlās melnus krēslus citu, tad viņiem pašiem tas ir jāsarūpē.
Bet mums tas pamatiņš ir uz vietas. Varbūt ir kaut kādas lietas, mums ir laulība ārkas, tās gan mēs pa papildus maksu. Bet arī tu viņu var izvēlēties, tu viņu var neizvēlēties. Mums ir skaista vieta ceremonijā. Jā, mums ļoti daudz izvēlās, pie mums arī ceremonija taisīt. Tāpēc jā, kad tur kādam vajag, kāds uzliek ziedus, un tāpat tas plašums, tas zemgals, tur arī neko vairāk varbūt dažkārt nevajag. Mēs te varējām ap naudām visu laiku. To vajadzētu sākt runāt par naudu tēmu. Jā, vai šī tēma ir aizskaram? Ar ko jārēķinās, teiksim, es gribu savu pasākumu, savu svētkus brūveru klētī. Kas ir kaut kāds, varbūt, robežas, varbūt neprasa konkrēti cipari, bet, aptuveni. Cipari nav noslēpums. Mums ir tā, ka summa sākās no 1600, tas ir gan zāle, gan gunvietas, līdz 2100. Tas ir atkarīgs no mēneša, darba diena, brīvdiena. Tā kā tas ir. Un viesu skaits arī kaut ko ietekmē vai īsti nē? Viesu skaits ir tas 60, ko mēs ņemam. Jā, teiksim, zāle... Bet ja man būs 30, man būs lētāk, nebūs lētāk? Nē, cena mums ir konstanta. Jā. Mēs vienīgais vēl, piemēram, tas arī brīvdienās mums ir viss kompleks. Mēs neņemam ne mazāk, ne atzarī vairāk. Bet ir tie pavasara mēneši un rudens, kad mēs nenodrošinām, vismaz pagaidām nenodrošinām izguldīšanu, tad ir iespēja uz stundām. Jā, un tas to parasti izmanto tādā pavasarī vai rudenī, ka vēlās viesi vienkārši kāzu ceremoniju, jo mums ir skaista zāle, viņi nav daudz viesi, viņi grib gan ceremoniju uz vietas, gan arī galdus. Un attiecīgi tas viss ir iespējams pie mums. Teiksim, laikapstākļi pabojāt ceremoniju iekšā arī ir iespējams viņu novadīt, vai ne? Jā, tā arī darījuši. Attiecīgi ir tā ceremonija, tie krēsli, beidzās ceremonija, noliekam galdus, viss saliek ēdienu un tā kā tādā veidā. Mums iepriekšējos podkastos bija vairākas sarunas arī par glampingu, par šīm te teltīm. Un neviennozīmīgi šo visu vērtē. Kāds ir tavs viedoklis par gulēšanu koptelpās? Tas ir koptelps, tās telts arī sadalīts. Mums ir maksimums 5, vai 4 vai 3. Jaunolā tie 2 tikai guļ, tur neviena. Ar nedēļu. Tas nav tā kā, kur 20 kopā. Nē. Labi. Tas ir svarīgi jāņem vērā. Jā, tas ir noteikti. Un arī tas, ka mums ir gultas. Tas arī ir ļoti liels pluss. Ir balta gultas veļa, gaiša gultas veļa. Tu esi gultā, baltos palagos, ar spilvenu, ar siltu segu. Tāpēc ir cilvēki jāsaka, bet mēs nezinām, kā tas ir. Bet pēc tam, kad ja kādam, kam vienkārši nepatīk telts vai nepatīk dabā, viņam nepatiks tur, lai ko tu tur izklātu, bet ir ļoti tiešām cilvēkiem mainās tas priekšstats. Ļoti tāda fantastiska sajūta, tu esi teltī, bet ar gultas sajūtu, jo tā telts jau arī viņa ir daudz lielāka, tā nav tāda klasiska telts. Tāpēc, un ir arī, mums varbūt bija tādas raizes, kā senioru gada vecuma uztvers to telti. Nē, viņi guļ vislabāk. Viņi jau pieraduši noteikti. Nē, mēs ar Opi atcerēsimies jaunību, un tagad es vispār nekad savā mūžā parastā teltī negulēšu tikai tādā. Cik tad sanāk jums ir tādas teltas? Viņas mums ir tagad 10 plus 11. Tad tāds forši telšu, lielo telšu pilsētiņas. Jā, tā kā. Tas Ziedkalns pozitīvs. Jā. Nākamā vieta pozitīvs, kur pārcelties. Elita, kāzas laukos. Kādi varētu būt galvenie plusi? Kāzām laukos salīdzinot ar, teiksim, tādiem viesnamiem, kur ir urbānākā vidē. Kas varētu būt tās lietas, kas ir plusi? Nenāk kaimiņi lamāties. Jā, kaimiņi nenāk lamāties. Nē, zini, kas īstenībā ir tas, kad laukos ar to mūziku ārā ir daudz sarežģītāk. Jo laukos, es nezinu, varbūt arī griez ārā tas tāds anti, jo laukos, ja tu klausies ārā, to dzird visi. Tikai tur nav tas pilsētas, tas tie foni. Sienas, kas to visu. Bet laukos noteikti tas cilvēki, viņiem, cilvēks, ka, man liekas, kāzas, viņš grib tādā savā lokā nošķirti. Tas ir mani svētki, tie ir mani viesi, un es negribu tā kā nevienu svešu. Un tas ir noteikti tas, ko laukos var izdarīt un ko pilsētā nevar. Ja tu esi kaut kādā restorānā, tad tur ir apkārt citi cilvēki. Laukos tas ir tā, ka tu esi atstāts no visiem, tas ir lauku miers, tas ir tāds noslēgts savs pasākums. Tas noteikti ir tas, ar ko atšķirās. Un kas varbūt ir svarīgi meklējot viesnām kā jauniem pāriem, kam pievērst uzmanību?
Pirmām kārtām tas ir viesu skaits. Noteikti tas ir, ar ko ir jāsāk, lai es apzinās, ka nevajag, mums ir zāle 60 cilvēki, nevajag mēģināt viņā dabūt 100 cilvēkus. Nebūs. Jūs varat... Dabūt jau var, bet visi būs noteikti. Jā, es arī, tas ir tas, ko es saku, mēs varam apsēdināt, bet tas būs tikai sēdēšana, bet jums ir svarīgi dejošana, bārs, jums ir kaut kādi galdi papildus, nebūs. Tas ir noteikti, ar to ir jāsāk, kad cik ir viesi un vai tā zāle, jo jāsaprot, dejoši, vai viņi dejo, ir, standartā ir dejo visi. Ja sākumā ne, tad beigās visi pēc bāra, Leņa bāra, visi dejo. Jā, tā kā tas ir, tāpēc tas ir tas skaits. Tad par izguldīšanu pēc pieredzes, tā kā mums ir tas vasaras sezona, tā vasara mums ir visi nepaliek gulēt. Es saprotu, ka kāznieki grib nodrošināt visiem gulēšanu, bet standartā kādam ir kaut kādas savas lietas, kas ir jāizdara, un tad sanāk, kad viņi atbrauc, apsveic un brauc projām, nepaliek. 10% es teiktu, kad ir tie, kas arī grib mājās noteikti naktī. Jā, kam ir kaut kādas lietas jādara, un tad agrie rīti, lai neceltos, tāpēc tas ir noteikti. Tāpat tās kāzniekiem arī ļoti bieži, kad kāznieki nāk skatīties to viesunamu jau gadu iepriekš, viņi vēl nezin to, ko viņi grib. Bet ir svarīgi, lai tam viesu namam arī, ko es sapratu, lai tas viesu nams un tā teritorija viņas pēc tam neierobežo. Ir svarīgi tas pagalms, ir svarīgas atpūtas zonas, ir svarīgi, lai būtu tā ugunskur, jo, piemēram, tagad daudzi ļoti, nav tā klasiskā mičošana, kas sēžās tur vecākiem klēpī, bet ir tās ugunskur, ir tās latviešu rituālu dziesmas un tās, kad tas arī ir viens ir tā zāle, bet otrs, kas tev apkārt ir, lai tev nav blakām kaut kāda kaimiņu māja, kas kam nepatiks, ka tur skaļi runā. Un arī, lai tā teritorija, lai tas pēc tam, ka tev tās idejas ir, lai tas nav tā kā tāds ierobežojošais. Lai relastības saprot kaut kādi. Jā. Te varbūt mēs te vienajā podkāstā patās runājām par foršām kāzām kultūras namā, diez vai tu no kultūras nama izies ugunskur, kur Tieši tā, jā. Jo tāpēc ir tā, ka sākumā viņi domā tikai pa galdiem, pa krēsliem, bet pēc tam jau tās idejas nāk, vajag pa to stūrīti, vajag iziet ārā papīpēt, vajag ārā iziet tiem, kas, piemēram, negrib klausīties to skaļo mūziku, grib iziet ārā papļāpāt, kur viņiem sēdēt, vai būs, kur apsēsties. Tā kā tās ir tās lietas, arī vēl viena ļoti svarīga lieta ir kaut kāds papildus telpas, ir muzikanti, ir vakara vadītāji, vai viņiem būs, kur apsēsties, paēst, jo, diez vai viņi sēdēs pie tā paša galda. Tā kā tas arī tāda lieta, kas, tu uzreiz neiedomājies, bet, ja tas ir, tas ļoti palīdz pēc tam, tas atvieglo to visu tās dienas menedžēšanu. Kas izvēlās viesnam? Vīrs vai sieva? Mēs zinām šo atbildi. Nē. Tā, kad, jā. Ir dalās, labi, es teiktu, ka 70% sievietes. Tomēr. Jā, bet ir 30, 40 ir arī vīrieši. Jā. Teikt, tā finansiālā puse vairāk. Jā, tas man ienāca prātā, ka viesnams varētu būt viena tām lietām, kas tomēr džekiem interesē kāzās. Un, protams, bārs. Jā, tās divas lietas, par ko džeki iesaistās. Es tā vismaz uzskatu, man tā šķiet. Tas sievietes, es teiktu, ka jā. Pārsvarā, tomēr dāmas ir tās, kas pieņem lēmumu. Jā, tā kā, jā, bet arī līguma, man liek, tiek slēgti. Jā, nē, tas sievietes ir. Tur ir, bet ja ir vīrietis, tad vīrietis pēc tam arī pilnīgi par visu komunicē. Tas pirmais, kas ar tev ir bijis tas kontakts, arī pēc tam pa visām dekorācijām, pa visām lietām komunicēs vīrietis. Tur ir tā, kad nav tā, kad viņi kaut kā pamainās, nē, tur ir, nezinu, kāpēc. Un tad, kad nāk to skatīties viesunamu, nāk uzreiz ar dekorātoru kopā, vai jūs rādat kādus piemērus, kā ir citi izdekorējuši, lai kā viņš saprot to, kā tas varētu izskatīties vispār? Nē, viesi nāk parasti vieni, lielākoties dažreiz ir līdzi kaut kādi draugi, tas ir reti, un atbrauc kaut kāds tāds lielāks bariņš, bet pārsvarā vieni, un pēc tam jau, tad, kad ir tas plāns, ir tas redzējums, tad nāk ar dekoratoriem. Ir dekoratori, ir tie, kas ir kāzu vadītāji, kas nodrošina gan dekorācijas, gan organizatori. Organizatori, vadītājs jau tas, kas vakarā izklaidē. Tā kā tas ir pēc tam jau viss. Un arī tas, kas mums, mēs, kad būvējam to zāli, mēs viņu nemēģinājām piebāzt ar dekorācijām, tāpēc, lai katrs kāznieks pats varētu.
Bet mums ir tā bijis, ka te jau nav ko dekorēt, te tāpat tās ir labi. Tikai... Jā, tas es tieši to gribēju teikt, pie jums ir tas, ka... plus ir tās skaistās sienas, tie logi, visi galdas uzklājumi jau ir fantastiski. Un to arī dekorēties, man te nebūs ko darīt. Te viss mums mums ir virtenes jau uz vietas. Gan zālē, gan pagalmā apkārt ugunskuram. Tā kā mums tiešām ir tikai tie galdi, kad viss, jo tā telpa ir, tāpatās viss skatīsies pa to lielo logu. Tas noteikti tas, ko jaunajam pārim, kurš meklē viesnamu, vajag arī piefiksēt, kad arī viesunamā cik daudz būs jāiegulda nauda dekorēšanā. Jā. Kā mēs iepriekšējā podkāstā tieši runājām, ka dekorācijas ir tās, kas sastāv arī lielu summu, jo jādekorē katra siena, griesti, grīda, galdi, šķīvi un vispārējais sanāks dārgāk nekā ja tev tikai galds. Tad piefiksējam vēl viena lieta, kur ietaupīt kāzās. Ja? Skatāmies viesunamu tādu, kur būs mazāk jāiegulda dekorēšanā. Jā, jo tas arī tā telpa, kāpēc, jo vai tā telpa izskatās labi bez tām dekorācijām. Ir skaistas telpas, bet vai viņi iztīsies labi, un vai es gribu tā daudz dekorācijas, jo cita atkal varbūt grib. Un tad ir jautājums, vai tajā telpā es varu ielikt tik daudz dekorācijas, jo es piemāšu tur telpu, tad atkal nav viesiem. Tā kā te ir ļoti daudz variantu. Principā būs vieglāk nekā guļbūvas pirtī. Jā, bet arī, piemēram, tāda liela balta tāda telpa, jau arī, viņai arī tā kā prasīsies to ielikt, to vairāk piepildīt. Ko es vēl iedomājos, it kā ir saistīts par tēmu, bet varbūt mazāk, vai jums ir plāns kaut kādu pirtiņu vai baļu vai kaut ko tādu? Es nezinu, kāds iet ar kāzām kopā. Iet nākošajā dienā bieži iet, vai arī citreiz naktī, kurina ir viesnamos bieži ir blakus. Jā, mēs sākumā domājām par to, bet pēc tam saprotot, ka nav pieprasījuma, jo varbūt tas ir čaļiem, meitenes ar savu make-up un frizūrām neies, un tāpēc mums neprasa. Varbūt kādreiz mēs par baļu domāsim, bet tas ir. Mums tagad ir mums tās prioritātes. Mēs tagad uzbūvējam to zāli, mēs tagad koncentrējamies uz tām gulēšanu. Jā, uz to gulēšanu, uz tiem numuriņiem. Tur noteikti ir ko ieguldīt darbu. Jā. Tur nav remonts, tur ir atkal kapitāls jāpārbūvē viss. Tā kā, jānones un tad sienas jāatstāj un jāliek pa visu pa jaunam. Jo mums ir www.brūverklēts.lv, mums ir mājaslapa beidzot, jā. Un tad šeit tur var redzēt gan fotogrāfijas, gan ko mēs piedāvājam. Cenas var arī redzēt, mēs neslēpjam viņas, var uzreiz jāredzēt. Un var redzēt arī mūsu stāstu, kā mums ir gājis, no kā mēs izveidojām ko. Tu esi daudz kāzas piedzīvojis, šat tad kaut ko droši vien no malas arī redz, varbūt ir bijuši kādi tādi interesanti atgadījumi, kuriozi, kaut kas tāds, ko tu varētu padalīties ar citiem. Ir kaut kas tāds bijis, vai kāds negadījums kāzās pie jums? Zini, nē. Tāds, kas atgadījums, kas būtu tieši ar Brūverklētu, nē, mums ir fantastiski viesi, mums nekad arī nekas tādi kāzusi, kas mūs tā skartu nav bijuši. Nav, godīgi sakot, nē. Vienreiz bija tā, ka torte neizturēja ceļu līdz Brūverklētī, bet tā bija tortes vaina, nevis vadītāja vaina. Bet jums arī jāņem vērā, ceļš pie jums ir perfekts, jums ir asfalts. Jā, jo ļoti bieži viesunam ir jābrauc 10-15 minūtes pa zemes ceļu, jākatās, jādauzās, un jums ir mums ir labāks ceļš. Un kas ar to kūku notiks tā arī? Tā kūka bija tāda, ka viņa izstījās tā, ka viņai tā gabali vienkārši ir izlausti. Viņa izstījās tā kā, ja kūka būtu, viņa sašķobās, viņa tāda mīksta vai kaut kas, tad tur izstījās tā, ka viņa tā kā no putaplas viņa būtu izplēsta, un tāpēc tur kaut kas ar kūku. Tas stāsts ar to suni noteikti, ko tu stāstīji, kad suns ieķērās kūkā, noēda pusi. Jā, varbūt. Es nezinu, par ko tev runā. Tu stāstīji kaut kādā vietā, kur tev bija atgadījums, ka suns iekodās kūkā un tev jūs aizmērējāt jaunībā kaut kad viesmīļos. Man liekas, ka jau uz kaut ko bišķiņi ir ieķēri šodien. Varbūt koliņi. Stīpri koliņi. Tad ir kaut kāda rokas kolis uzjauc. Nē, bet mums tiešām nekas tāds. Es zinu, ka jums bija atgadījums ar lielo krusu, vai ne? Tā jūs skāra, jūs viesu. Tā vētra, jā. Tas, kas nāca, bija vasarā Dobelē. Mums skāra, mums vienu to lielo glampinga telti ar visām 4 gultām vienkārši aiznes uz otru pagalmu pusi. Un mums tas bija pirmdienā, mēs skrējām no Rīgas, no darbiem, jo mums nāca trešdienā kāzas.
Mēs pirkām jaunu telti, pirkām jaunas gultas, tikai jā, mums it kā nebija tik traki, varbūt paldies Dievam, kā mums riņķi apkārt bija, bet bija daudz zari, bija daudz, kas bija jāsakopja, un mēs tās 3 dienas, mēs tās madračus žāvējām tur ar gaisa pūtēs, lai tikai tas viss ir sauss un lai tie viesi un atbrauc tieši tā līga. Man jau likās, ka jums nekas tur nebija. Jūs jau būtu piezvanījuši, un mēs ar vīru pārgriezuši acis. To pēdējās nāgals aiz muguras. jā. Un, zini, tādā bezsamaņā man jau likās, ka nekas nebūs. Un viņi stāsta, ka nesot jautri un atgadījumi, vai ne? Tagad jau smieklīgi, vai ne? Tajā brīdī nebija smieklīgi. Jā, nebija, kad mums zvanīja viens kaimiņš, kas brauc garām, viņš stāsta, mums ir tā pļava blakām, labības lauks, jā, jūs teltis tur pļavā mētājās. Un mēs ar vīru mēs skatāmies, tā kā, ka mēs redzam, ka tur ir viss. Nē, beigās viņš kaut ko bija sajaucis tur. Bet, jā, viena telts mums bija aizgājusi tā labi. Jā, dzirdējām, ka tev ir vīrs, jā? Pēters. Pastāst varbūt par savām kāzām kaut ko. Kādas tavas kāzas bija tradicionālas kāzas, modernas kāzas vai pāris vārdos, vai jums bija tāda kārtīga balle? Vai... Nē, mums bija mazas kāzas, mums bija tikai mēs un vedēji. Mēs muižā svinējām ļoti skaistā vietā. Tā kā mēs tā bijām. Jums nebija mega ballīte? Nē, nebija. Un tagad vispār vēl viena tāda lieta par ballīti, kā tādu runājot, diezgan nāk modē. Īsās kāzas taisīt, līdz 12. pieņemsim. Vai pie jums arī šādi pasākumi noteiks? Jā, bet tas mums ir iespējams tikai darba dienās. Kā es minēju, kad brīvdienās, piekdienas, sestdienas, svētdiena ir tikai pilnie pasākumi. Un tad jā, ja tās ir darba dienas, pavasars, rudens, tad ir iespēja šīs īsās taisīt. Tas nozīmē vienkārši, kad ir lētāk. Jā, tas ir lētāk. Jā. Ja tu gribi vasarā īso ballīti, tad vienkārši jāmaksā par pilnu periodu. Jā, ja tās ir brīvdienas, jā, tad tās arī. Vai arī, ja kaut kādā pēdējā brīdī pieteiktu un mums būtu brīvs, tad mēs arī ielaižam. Jo mēs nerezervē kāzu vietu 4 mēnešus pirms kāzām. Tas ir, ja 4 mēneši, tev ir tā tukša vieta, tu zini, kad viņi neaizpildīsies. Tad tikai kaut kāds, kas tur ļoti ātri izdomāja, kad grib. Cik laicīgi apmēram? Tu saki, ka šobrīd 25. gadu rezervēt, jā? Šis ir tas gads, kad ir izņēmums, mēs neļaujam. Īstenībā, jā, ir ļoti daudz interesēs par 25. gadu, bet dēļ tā, kad mēs plānojam tos numuriņus, vai mums sanāks, vai mums daļēji sanāks, vai nesanāks, varbūt arī mēs nezinām cenu. Un tāpēc es pasaku cilvēkiem, ka mums ir tas plāns, un es jūlijā varēšu jums pateikt tikai, kas ir tas nākamais gads. Jā, jo tagad, jā, arī uz šo 24. gadu mums iepriekšējā gada agrā pavasarī jau bija pirmie līgumi. Tā kā cilvēki pusotru gadu uz priekšu rezervē, un arī tās ir darba dienas. Mums izstādē pienāca jautāja par 26. gadu jau vien, kas jau super tālu. Jā. Man liekas, ar sievu nebijām tik ilgi vēl. Kopā. Nezinu, kā ļoti pārliecināti par savām attiecībām. Okay. Jautājums, tad, kad pie jums notiek kāzas, vai jūs kāds arī no personāla esat uz vietas arī? Jā, noteikti. Mēs noteikti esam, jo ir kaut kādi, ir jautājumi, ir kaut kādi ČP, kā vadītājs slēdzot aparatūras, vadiņš ir pārlocīts un korķis izsit tā, ka visam izsit pilnīgi. Tā kā, ir jābūt, kas parāda, kur ir tā drošība, kam ir atslēga no tās kastes elektrības. Tas nozīmē, ka jūs tad redzat daudz, ko palīdzat nepieciešamības gadījumā, bet arī redzat to procesu. Zin kā, ar to palīdzēšanu, tā kā mums ir daudz tas ārpakalpojums, ir ēdinātājs ārpakalpojumi, ir tie, kas dekorē, tāpēc mums tā iesaisti ir daudz mazāk. Minimāli tiešām atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Un tā kā arī ņem tos, kas, piemēram, riņķi apkārt, viņi jau visi zina. Viņi jau ir bijuši, viņi jau zina, kas notiek, un tas vairāk ir par viesiem. Un te ir atkal tā atšķirība no tā par to vakaru vadītāju. Viņi mēdz būt dažādi. Viens ir tāds, kas vada tikai, viesi apsēžās, un tagad viņš sāk vadīt tos. Ir vakara vadītāji, vai kas uzņemās, varbūt arī no grupas, tas varbūt kāds, kas uzņemās, kas pat paprasa, kur ir toaletes,
kur ir duša, kur ir tas, ko tur var darīt, kas ir tur, kad kaut kāds, ka viņš tver lauku, viņš spēja kaut kādiem tādiem jautājumiem atbildēt. Viņš pat arī brauc mašīnas iekšā, viņš pat parāda, kā stāties labāk. Un tāpēc tas ir atkarībā no tā, kas ir tajā dienā, kas organizē, tad arī tā iesaiste mums ir, vai cik vairāk vai mazāk. Ir, kas izvēlās... Ir vakara vadītājs, kas ir vakara vadītājs DJs. Jā. Ir vakara vadītājs, ir DJs atsevišķi, tās ir 2 personas. Ir vakara vadītājs vai grupa, un arī ir grupas, kur solists ir kā vakara vadītājs. Tā kā te ir dažādi, tiešām dažādi. Un ir Mārtiņš Bergmans, lustīgais blūmīzers, kurš ir vakara vadītājs, DJs, mūziķis, grupa. Jā, un pie bāra vēl ir palīgā. Un pie bāra atskries palīgā. Jā, tā kā ļoti, ļoti dažādi. Ļoti. Arī grupas ir dažādas. Tiešām tur cits atbrauc, tur izklāja visu ar skatuvi, ar lielu piedāvājumu, jā. Jā, ar gaismotājiem atbrauc, ar skaņotājiem. Ko grupas saka par Brewer klēti? Kā ir ar skaņu pie jums? Mūs glābi tas, ko ir teikuši par tas, ka ir koks daudz, jo tas stikls nav tā labākā laikam lieta. Un ir arī, ja mēs vēlamies koncerts taisīt, mums ir, ja tu zini, varbūt mums ieiet iekšā, un tad tur tā kā otrais stāvs vēl ir. Mums tas jātais ciet ir, jo viņš kaut kādu tur skaņas tādu tur kūlenimēt. Tā kā jā, jo mums tas sapnis varbūt kādreiz to piepildīšu, ir koncertu. Kādu organizēt, es ļoti gribētu Brūveros, jā, kad tas tāds, nelielu, mēs 120 cilvēks varam sasēdināt. Tas nebūs pārāk liels, bet jā, kad tas varbūt kādreiz nākotnē, tu varētu arī kaut ko tādu uzorganizēt. Mazo prāta vētras koncertiņu. Jā, 120 cilvēkiem. Kāpēc ne? Jā, kāpēc ne, jā, tas jau būtu, jā. Kas ir vēl tādas foršas lietas, ko tu varētu pateikt? Ko tu esi redzējis kāzās pie jums, kas notiekās? Kas varbūt ir tādas... Ko tu gribētu savās kāzās redzēt tādu, ko tu redzi pie jums, ko dara? Varbūt kaut kādas izklaides, varbūt tā mičošana, varbūt atraktivitātes. Viens ir, ko es varbūt varu ieteikt, ja ir daudz bērni, paņemt piepūšamo atrakciju. Mums teritorija ļauj, mēs elektrības iedodam visu, mums ir lielās jaudas, noteikti bērni būs starā. Ja tiešām, tur ir kaut kā, ne 2, bet kaut kādi 6, 7, tā būs bērnu vismīļākās kāzas, jo tad arī vecāki var atpūsties, un tie bērni visi vienā vietā koncentrēti, viņi nekur tālāk neaiziet. Otrs ir ļoti skaisti ir mičošana tagad tās latviešu tradīcijās, kad apdzied un tā ļoti sirsnīgi. Ļoti, ļoti, tas arī tāds papildus, kad tas. Un šeit pie tā mičošanas un sirsnības ir viens svarīgs faktors, kur atkal mēs ar Elu varam palīdzēt, ka tie viesi ir pareizā stāvoklī joprojām līdz pusnaktī, līdz mičošanai, ka tā jūra nesit vēl pa ceļiem, ka tu neesi mazliet viņa līgs. Un ir dzirdēts, ka, teiksim, sāk tur smieties, ņirgāties kaut ko, vai viss liekas, jautri, un kāds kaut kādas komentārus visu laiku saka, un bojā to atmosfēru mičošanā, kas ir tā sajūta noslēdzošā daļa. Jā, Bet zini, kas mičošana tagad, es teiktu, 50/50 negaida vairāk 12. 11. jau sākās. Jā, tas pagājušajā gadā, man liekas, jau sākās jau diezgan topā. Ir pat ātrāk tiešām, jā, un negaida to torti, kad 12. ka tikai tādēļ, tortēd vēl pirms mičošanas, tagad ļoti nemēģina tajos kaut kādos rāmjos ielikt. Es atceros, kad es precējos pirms 10 gadiem, man likās tā kā, pēc... Mičošanas jau nav pāram jāiet gulēt, taču, pēc tam vispār tradīcijām. Bet es samaksāju, es gribās to ballīti, un bija tā kā neērti, bet, mēs negājām. Mums veda it kā guldīt, bet mēs atnācām atpakaļ. Tad jau parasti, man liekas, viņi aiziet pārģērbjās tur it kā. Vai aiziet pārģērbjās, vai citi aiziet piķi saskaitīt, vai ne? Kas sadāk? Vadītājiem iedod, cik vajag. Atploksnīts, lai var samaksāt personālam. Jā, lai pēdējo norēķinu. Jā, te galīgi nav tā, kad es arī jau ievēroju, ka pēdējā laikā to kūku apēta pirms vispār svinēšanas, pēc ceremonijas uzreiz, lai tu vari viņu normāli izbaudīt, nevis jau pēc 12 kokteļiem pusnaktī pēc Rosala viņu stūķē iekšā.
Un tad to mičošanu sāk ātrāk, jo tad fotografi teica, ka sanāk labākas bildes, nav tik tumšs, vecvecākiem nenāk miegs vēl, bērni vēl neraud. Un visi ir izturējuši. Ātrāk sākas tā ballīte, jo vairs to balli līdz 4, man liekas, reti, kurš iztur tik tie pēdējie dzīvotāji. Tā jau visi ap 2 jau sākas baterijas beigties. Vērši. Jautājums par nodrošinājumu, teiksim, virtuvei. Kas jums ir virtuvē pieejams? Vai tur var gatavot uz vietas? Nē, mums gatavot uz vietas nevar un nevajadzētu, jo nav paredzēta telpa. Un, attiecīgi, ar to telpu visi viesi arī iet zālē. Tās smaržas tur būs. Viņi īsti nevis virtuvē iet cauri, bet tā virtuve ir blakus. Viņi ir blakus, jā. Tā virtuve, pareizi. Viņi ir blakus un tur mums ir galds, mums ir ūdens. Ūdens mums ir dzeramais, mums stāv attiecīgi visi filtri. Tā kā tas arī tā kā bišķi mazāk vajag rūpēties. Augstuma vitrīna, plaukti, tā kā tas viss ir. Un tad mums ir vēl viena papildus telpa arī, ko kāznieki vai priekš alkoholu var nolikt vai kaut kādām papildus lietām. Mums ir sataisīts tā, lai nebūtu tā, ka visu laiku kaut kas viss jātur zālē ir, lai tas būtu tā kā atsevišķas zonas un zālē jau viss tas skaistais ir. Jā, vai jums ir bijuši tādi pasākumi, ka ēdinātāji gatavo ārā, piemēram, grilētāji kādi vai Jā, mums viens pasākums, īstenībā pat divi pasākumi. Viens bija, kas pavārs bija ārā, grilēja ēdienus un tā pasniedz. Un īstenībā bija viens ļoti foršs pasākums, to gan kad ārā cūku uz tā grila. Zinu to, jā, es biju vienā kādos. Latvijas Catering Company to darīja vai Nē, Hogrost vai kaut kas tāds, man liekas. Jā, tas ir Džeks atbrauc. Jā, viņš atbrauc ar visu ekipējumu. Viņš jau to cūku ir pirms tam tā kā jau sāc, jo tur ļoti ilgas stundas ir. Jā. Un viņš to cūku uzgrillē. Tad viņam ir arī hotdogi, visi dārzeņi. Jā, un tas ir ļoti, ļoti forši. Un forši, vai ne uz vietas ir gatavots, tā sajūta ir. Jā, un to vienmēr var apiet. Tad nav jākreņķēs par to, ka nav tur tā pilnā virtuve. Lielā. Tas bija tajās kāzās, ko mēs iepriekšējā podkāstā piesaucām Vaidalotēs, laikam, ja? Pie Bauskas, jā, un tur bija ārzemju viesi, un viņi bija vispār starā, ka tur vesela cūka, un viņi taisa savus burgerus, un tāds brīvs kāzas bija. Tā jau bija izklaide arī, jo tie viesi stāvēja un prasīja, un tas, zin kā, kad tu redzi, un tas ir svaigs, tikko pagatavot, tāds silts, ļoti, ļoti forši tā. Jā, vēlreiz atgādināsim, ka kāzām nav jābūt tādām, kā ir Pinterestā vai Instagramā. Kāzām ir jābūt tādām, kā jūs gribat. Un tas ir forši, ka ir tas tāds arī festivāla stiliņš, ja jums patīk, ka notiekās vienkārši grilēšana. Jā, tieši vienīgi jāpārdomā tā kārtīgi, lai nebūtu pārpratumi, jau kā mēs vienā no podkāstiem runājam, ka bija jāgaida beidzamajiem viesiem apmēram 2 vai 3 stundas ēdiens. Tur bija nesagatavot ēdinātāji. Jā. Tāpēc arī mēs iesakām tādu, ar ko ir bijuši laba pieredze, sadarbība un arī, kad nav kaut kāds tāds, ka viņiem viss ir nodrošināts tiešām. Jo tas arī kāzniekiem ne pie mums, jebkurā vietā svinot, galvenais prasiet, vai ir pieredze ar banketu servisu. Un tas nav, ja tur dažreiz mēs to darām, labāk, kas ir tie labie, kas jums labais piemērs, ar ko jūs sastrādājaties? Mums ir Jelgavnieki un viens no Rīgas mēs iesakām, bet mums tiešām ļoti daudz ir bijuši un vēl nākamajā gadā skatāmies, kad vairāki būs, tā kā mēs ar to ar ko mēs Kas jums pašiem garšo? Jelgavā labi gatavo, ja? Jā, Jelgavā. Nē, labi gatavo. Tur jau tā lieta, ka mums tā zāle ir pietiekoši liela un brauc arī tādi lielie Rīgas, piemēram, arī, kas nodrošina tos banketu servisu. Tā kā ar to nav problēmas. Ar ēdinātājiem tur problēma vairāk varbūt ir izvēlēties no tā visa lielā klāsta, kas ir, kuru tad gribās. Bet, lai tur būtu problēmas, nekā. Kas man ienāca prātā, mēs bijām vienā pasākumā un naktī uznāca tāda vētra diezgan pamatīgi un gāzās koku un uzgāzās mašīnām virsū. Un galā bija tā, ka viesnams bija apdrošināts par dažādām nelaimes gadījumiem un notikumiem. Un to sedza viesunam apdrošināšana ciemiņiem. Vai jums arī kaut kas tāds ir, vai par to nav šobrīd vēl padomāts? Apdrošināšana mums ir. Jā. Bet vai viņa sadz viesiem? Bet līgums nav izlasīts. Nē, tu man vīrs tur, jā. Es pārdodu, viņš tālāk visu tehnisko nodrošina. Nē, mums ir līgums, jā, bet viņš nav, es zinu, kā viņam drīzāk ir kā viesu namam, mums ir kā īpašumam.
Tā kā nekustamajam īpašumam. Es vienkārši saku, ka tas bija tā super pozitīvi. Likās riktīgi kruti, ka tā ir pārdomāts, ka vienmēr jau var notikt kaut kāda lieta, un tas notiek pie tevis, un ar tevi pēc tam var slikti asociēties, ka mēs jau tur nebrauksim, tur jau, tie oki gāžās. Viens jau nogāzās, kur tā vēl? Bet, ka tiešām ir pārdomāts. Tas tāds, Un, ja nemaldos, ka tur bija arī nelaimes gadījumiem, tā kā, protams, ka tas jau ir droši vien diezgan varbūt advancēti un dārgi, jo tas komplekss bija pamatīgi liels, bet tur arī bija peldvietas, un ja kaut kas notiekās, tad arī kaut kāda palīdzība ir iekļauta noteikti apmērā. Viesiem, ciemiņiem. Un tas varētu būt varbūt nākotnē tāds papildus benefits un bonusiņš, ko pieminēt viesiem, ka, hei, jūs būsiet super drošībā. Pasargāti. Jā. Mēs par jums rūpējamies. Es pušu kādu ar telti. Jā. Kas ir garšīgākie ēdinātāji šajā pusē? Tā varbūt, kur visforšāk, kā tev patīkās, kuri brauc pie jums? Varbūt vari pareklamēt kādu. Mums parks ir, restorāns parks. Tad ir Otto, viņiem ir bistro, bet viņi daudz, kur viņi nodrošina. Bet Rudīti jau restorāna līmenī. Rudīti, viņi ir ļoti profesionāli, mēs iesakam ne tikai to, viens ir garšīgi svarīgi, bet arī apkalpošana ir ļoti svarīga, ļoti, un te tiešām, un tas nodrošinājums, ēdienas, protams, vairāk vai mazāk. Visiem garšīgs, ja tas negaršīgi, tur retumojas, kurš gatavo. Tieši tā, un te ir ļoti svarīga attieksme no tā, ka tas, kas apkalpo, cik ir atsaucīgs, cik ir pretīm nākoši, tā kā tas ir vēl viena lieta, kāpēc mēs iesakam, un te Rudīt noteikti. Tas ir tuvākais. Divi ir ieteikti, tas ir forši. Man ir bijis pieredze Kurzemes pusē, mēs esam jau sagatavojušies, un bāru un ēdinātāji tagad tur kraujās. Ielika drumkolu. Tā dīvaini liekas, ka vēl pasākums nav sācies un nāk ēdinātāji prasa, lai viņiem kaut ko ielai. Jūtam jau no viņiem mazliet jau smaciņi nāk un tas tā kā jau mazliet nepatīkam un tad sākam prasīt jautājumus, no kurienes jūs esat, kas par kafejnīcu. Mēs tā šādi kādu banketu uzklājam un vispār jau es viena pati gatavoju te. Es tā domāju, 80 cilvēku kāzu. Kā? Viņš saka, es jau no otrdienas sāku. Šodien ir sestdiena. Viņi ir otrdien sākus. Vai tas rosols nesāks naktī kaut kur pa galdu vazāties apkārt jau? Tā pati reize, man liekas, kur kartupeļi bija 2 stundas jāgaida plīts negāja. Un tas ēdiens viss vēl nostāv visu nakti uz galda. Jo arī svarīgi par to arī padomājiet, vai ēdinātāji nodrošina servisu tādu, ka ēdiens tiks noņemts ilgts leduskapī, ja jūs tiešām nākšat dienā viņu plānojat ēst. Jo ja visu nakti tas nostāv uz galda, laikam nebūtu baigi rekomendējums otrā dienā, sevišķi tur lasījuši sēst. Iedomājieties, tas otrdien tika sākts gatavots, sestdien visu nakti nostāvēs galdu un svētdien broksīs tas pats vēl pasniegts. Bija diezgan bēdīgi. Un vēl Elvis teica, tas bija tas pats pasākums, ka vienkārši nenes otro ēdienu. Jo saimniece saka, ka kartupeļi nevārās. Un plītī kaut kas tur bija noticis, negāja. Viens rīns tikai gāja. Tur tas lielais katls virsū. Tas ir vēlreiz tas, ko es teicu, kad ēdinātājs prasiet, vai ir pieredze. Vai tas atbildēt jau var daudz ko, vai ne? Bet vai, cik, jo parasti jau, ka tu arī redzi, bet mums nav kafijas krūzītes. Man pēc kafijas krūzītēm jābrauc tur, piemēram, no Jelgavas uz Rīgu. Jums par to jāmaksā kā kāzniekiem. Tu jau uzreiz dzirdi, ka tur... Kaut kāda jau pazīmes, ka vajadzētu uzmanīties. Ka tas ir tas, tāpēc, Okay. Tas ir viena lieta. Noteikti, ka pēc cenas, ja tev pasaka, es gatavošu viens un tas maksās 300 eiro, tas labāk neņem. Ēdināšana, tas ir arī viens no dārgākajiem, laikam, kāzās varētu būt, jo šobrīd es domāju, ka 40 eiro lētāk vairs nevar atrast. Nekādīgi, bet arī 40 eiro jau ir ļoti. Jelgavā novadā Rīgā noteikti tuvu 40 pat nav vairāk. Nē, Rīgā jau 90, 100. Es pat cenām nezinu. Es tiešām nezinu, jo mēs pat nejaucamies iekšā. Pēc kā mums būtu vidus kaut kādam zvanam tur ar pēdinātāju. Ir viesunami, kuri piedāvā nākat mūsu virtuvē. Jā, bet jāmaksā korķa naudu. Viņi piedāvā savus ēdinātājus. Kompāniju A. Ja jūs ņemat kompāniju A, jums nekas nav jāmaksā. Skaidrs, ka kompānija A viņiem. Kompānija A viņiem maksā, jā. Bet, ja jūs ņemat citus, jums jāmaksā korķa nauda. Jā. Korķa nauda ir tāda un tāda. Parasti 3 par skaitlis. Tas tāds stulbs gājiens, man liekas.
Nē, nu, kā, jo viņi nodrošina, piemēram, to virtuvi, tur ir viss, plītis, viss. Protams, viņam arī ir kaut kādas izmaksas no tā, ka, tā kā ēdinātājiem atkal, tā kā viņam varbūt nevajag savu tādu profesionālu virtuvi. Nē, bet mēs mēs ēdināšanas biznesā negribam. Negribam. Tur ir zūtā elastība, tad, kas jums ir. Jā, mēs to galīgi negribam, bet mēs pat ne tikai dēļ tās elastības, bet mēs vienkārši to negribam darīt. Un viss, jo tas ir vēl tāda papildus lieta. Mums ir mūsu viesunams, mums ir, un mēs jau, ir mūsu situācija, tas viesunams nav mūsu maize, tā, par ko mēs pelnam. Mēs pelnam un ieguldam šī īpašumā. Tā kā mēs vīrsmēms, tas mums dārgs hobijs ir. Jā. Izklaide tāda. Vasaras vīkendos. Jā, un tāpēc ir tā, ka katrs mūsu viesis, kas nāk, viņš īstenībā savu ieguldījumu iegulda brūveros, jo mēs šo naudu 100% ieguldam tālāk brūveros. Mēs sev neko, tas ir tas mūsu ceļš, kā attīstīt viņus. Un tāpēc katrs viesis, kas pie mums ir bijis, viņš noteikti var pateikt, ka es esmu piedalījies šī īpašuma atzimšanā. Atgriežās viesis, ir tāds satikt, ka mēs pie jums bijām, mēs atkal... Tagad mēs savu pasākumu nākamajās kāzās. Jā, mums šovasar būs 2 kāznieki, kas pirms tam bija kā viesi. Iedomājieties, tas jau vien parāda, kad ir labi ar visu gulēšanu, ar visu. Jā, kad ir 2 pāri, kas es tiešām neatceros, es nevaru atcerēties visus viesus. Bet jā, jo viņi atbrauc, mēs jau visu zinām, mēs vienkārši to tehnisko pusi nezinām, mēs to gribam uzzināt, bet tā mēs visu zinām, kas te ir, un ir kāzini, ir arī bijuši, kas ir gan vedējs, gan pēc tam kā kāzu viesis arī, tā kā, jā, ir dažādi cilvēki sastāv. Tā ļoti forša sajūta, mums ar tā vairākas reizes ir bijis, ka aizbrauc uz pašu Jēkabpili tālāk, cik tur galā aizbrauc. Jā, mēs bijām pie šitā džeka kāzās, kurš arī tagad ir kā viesis, tagad viņa draugs precās, un tam liekas tā, forši, tad jau viss kārtībā. Pagājušajā sezonā jau praktiski nebija tādu kāzu, kur neviens no viesiem nav bijis iepriekš satikts. Jo mēs esam tik daudz jau pasākumos bijuši, kad vienmēr kāds čaureini, un tad ir tā sajūta, skaties, čau. Kas tu tāds? jā, tā kā, jā. Tas noteikti tā reklāma, kas aiziet no mutes mutē, kā jūs mēģināt piesaistīt klientus ar tieši tāpatās? Latvijā, jā. Mēs esam, protams, ar Līgavām LV, Precos LV, mēs mājaslapu beidzot esam izveidojuši savu, un jā, bet es teikšu godīgi, no mutes mutē Latvijā strādā. Jā, no podkāsta kāzu čats? Jā, noteikti. Jā, tas ir Latvijā, jā, kad jau daudzreiz tu prasi, kā tad atrod, un jā, man tur pazīstamie bija. Vieni kāznieki bija, viņi arī bija no otras, no Vidzemes, tad mēs viņiem palikām 2. vietā, viņi izvēlējās tomēr savā pusē svinēt kāzas, un viņiem draugi precējās, viņi draugiem ieteica, un draugi pie mums apprecējās. Tā kā, jā, redzi. Bet tagad ir tāda situācija, Elita, mēs ļoti gribētu svinēt kāzas pie mums, bet mums 75 viesi. Bet kas mēs gribētu šajā galā? Ko tu vēl varētu Jelgavā? Ko tu ieteiktu no vietējiem, no tūmā? Kas citi viesnām, ko tu zini? Ko mēs vēl varam? Jā, ļoti skaisti ir Apgunsas muiža. Apgunsas muiža, jā. Man arī ļoti patīk skaistu vietu, labi. Jā, vēl kas ir... Zoltners, tas ir arī... Zoltners, jā, arī mūsu puse, arī ļoti skaisti forša vieta, šika. Zoltner arī nebija maz ietilpība? Nē, Zoltner arī ļoti liela ietilpība. Jā, bet tur jārēķinās, ka tur arī blakām vēl ir restorāns un tā kā papildus. Tad vēl Ānas muiža. Ānas muiža, liels pasākums. Jā, arī tur ir liels kompleks. Jā, tas Upenieku muižas piebildīšu. Jā, vietiņi, kur svinēt pasākums. Dabai Cēna Dobeles puse. Arī var palielināt pasākumus. Jā, es neesmu bijusi. Neesmu. Fantastiski saimnieki tur ir. Jā. Kas vēl? Blankenfeld arī, bet viņi var būt mazākiem, varbūt viņi nevar to Nesam nekad. Ne, Es laikam ar neesmu. Blankenfeld, jā. Jā, esmu gan bijis Blankenfelds muižā, jā. Tā nav tā, kas jums blakām. Nē, tā nav. Nē, jums blakus bija... Berķens muižā. Berķens muižā. Blankenfelds muižā, tad es esmu bijis, jā. Jā, atceros, esmu bijis... Arī forša vieta. Varbūt gan nav tā pat lielākā. Jā, viņi nav lielākā, bet viņi arī... Viņiem tas ir tāds savs šarms, kaut kas uz Apgunsas puses, tās telpas. Tā ir muiža, redzi, ir muiža. Mēs esam viesnāms, vienīgi mums viss saka, mēs esam viesnāms ar muižas zāli, jau tāds liels... Bet jums ir ļoti stilīgs un moderns. Jā, jo tur tās, teiksim, gan Apgunsas, gan Blankenfelda, tur tā
tā mazliet tāds vecuma šārums ir, ja, tas senais un viss tas stāsts, tad jums ir tiešām supermoderni. Jā, mēs tā kā to vēsturisku, īstenībā mums tā zāle jau vēsturiski viņa būtu 3 reizes lielāka. Tas vienkārši līdz šim ir saglabājies tā daļa. Mēs no vīri sakam, no vienas puses diemžēl, jo būtu daudz lielāka, bet no otras puses paldies Dievam, jo mēs nepaceltu viņu finansiāli, jo mums būtu Un tas kad mēs mēģinājām uztaisīt kaut ko tādu, kas nav citiem. Nav jēga kopēt. Jo akmens mūra ēkas ir Latvijā. Ir tā kā. Un tas, kas padomu laikā tika lipināts, un mēs vienkārši to izgāzām ārā. Un vai tad jautājums bija, vai mūrēt atpakaļ ar akmeņiem, vai stiklu ielikt. Protams, mēs likām stiklu. Un ielikāt ļoti, 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 ļoti veiksmīgi. Jā, jo mums... Tieši odziņi. Mums jābrauc skatīties. Noteikti. Jo mums arī bija interesanti, kad no Anglijas ir Anglijā virtuves mēbeļu ražotājs, kurš savu reklāmu eksterjeru filmē pie mums. Jā, es domāju, ka Anglijā nav tāda ēka. Bet jā, viņi tā kā filmē. Kā ir ar kopšanu šiem te logiem? Tas nav sarežģīti un izaicinoši. Ir sarežģīti, ir interesanti. Viss ir izaicinoši, ja tu neatrodies Rīgā vai pilsētā. Kad līdz tevīm ir jābrauc. Tev var saukt summas, tu pat piekrīti, bet tas, ka vai viņi atbrauks, tas nav. Es nopirku īro par to logu mazgājumu. Ir pavasarī ir tā ģenerālā, un tad tā uzturēšana pieliec to robotu, un ar viņu neko nevajag sarunāt. Es tieši to arī domāju, pieliec, uzspied un aiziet. Tas ir labs variants, jā. Jo es domāju, jums tur pacēlēs būtu jāir. Jā, 8 metri ir augsts. Jā, viņš brauc cik vajag. Jā, bet tur arī ir Nē, īstenībā nē. Man tas varbūt ne šeit, bet bija tā, ka viņam bija aizķērusies pudele pilna, kur tas šķidrums ir. Viņam tas drošības, es to nelieku par drošības. Un viņš nes to, brauc augšā un tā pudeles teip augšā. Viņam tas spēks ir tāda, tas, ko piesūkties ir. Viss ir kārtībā, droši. Iesaku. Dādi. Vai Elita ir kaut kas tāds, ko tu gribētu vēl pastāstīt, padalīties pāriem? Jā, tas varbūt arī mazāk tieši uz kāzām, bet noteikti pie mums daudz cilvēku brauc, interesējās, kā kaut ko tādu var izdarīt, jo daudz neticēja, ka mēs atjaunosim šo ēku tādu, jo viņi uzskatīja par graustu. Jā. Un noteikti pie mums var braukt viesoties, skatīties, kā tas ir izdarīts, un mēs arī stāstām. Ekskursijas pieņemat? Mēs ekskursijas bet ir cilvēki, kuriem ir līdzīgas ēkas, varbūt viņi negrib viesību zāli, bet viņi grib kaut ko darīt, un tad tur ir jāizstudē diezgan daudz, un mēs izstāstām, mums ir, mēs dalāmies pieredzē, un tad tāpēc kaut kāds izveidojās tādas draudzības. Tā kā, tas arī ir noteikti, kad piezvanot, iepriekš piesakoties, mēs varam izstāstīt. Un tas nav ne pa maksu, ne kaut kāda ekskursijas tādā. Jā, jo man tā sajūta ir tāda, ka gan kāzu bāru, gan brūveru klēti vieno tas, ka mums laikam iekšā ir tā cilvēcība, tāda vēsela, un tāpēc arī mūs varbūt tik ļoti arī mīl. Pēc pasākumiem. Jā. Cilvēki jau to jūt. Paldies! Uz šīs emocionālas nots, 2 laimes asarām noslēdzam šo te 2024. gada kāzu čatu 1. posmu. Un uz tikšanos! Paldies! Čau.